Šodien, kā ierasti, 8. vakarā, kripto numur 1 YouTube lives pievienojas un piedalās konkursā. Trump Media pāraksta sadarbību ar Crypto.com biržu un laiž klajā ETF. Pēc kā šī te monēta, kas ir Crypto.com biržai Kronos, kāpums ir par 35%. Trump organizācija World Liberty Finance izlaiž savu stablecoinu USD1. Krievijas centrālā banka vēlas aizliegt bitcoinu. Japāns nekustamā īpašuma kompānija Open House Group ir paziņojusi par XRP, Doge un Sol kā maksājumu veidu īpašuma iegādēji. Neskatoties ne uz kā, Salvadora turpina akumulēt savu bitcoinu. Dogecoin fonds izveido savu oficiālo Dogecoin rezervi, kura nosaukums ir House of Doge, un iegādājās pirmos 10 miljonus Dogecoinus. Tātad šodien 8 YouTube lives ņem dalību un tiekamies kripto numur 1.